Šis ir viens no daudziem pasākumiem, lai Latviju padarītu drošāku. Nevar gaidīt līdz tam brīdim, kad konflikts sāksies. Pretmobilitātes likums. Kam tas ir domāts? Dzelzceļa sliedes varētu tikt nojauktas. Tas iekļaus sevī tā skaitā dažu no šķēršļu izveidošanu. Mēs pa tām sliedēm braucam uz Rīgu pie ārstiem un visās citās darīšanas. Esam ieviešuši valsts aizsardzības dienestu, tiek iegādātas dažādas militāras tehnikas. Ir nepieciešams veikt pasākumus, kuri jums palīdzēs atturēt pretinieku no vispār vēlmes jums uzbrukt. Mēs nostiprinām ārējās robežas. Ir papildus piešķirt 448 miljoni eiro. Ar galveno mērķi atturēt vēlmi apdraudēt Latviju. Un tāpēc tuvākā laikā mēs redzēsim arī taustāmus rezultātus pierobežas zonā. Cik tālu un kāda veida tiks ierobežota mana rīcības brīvība uz man palikušanu zemes gabalu blakus jūras. Jebkuri aizsardzības pasākumi prasa resursus un, protams, arī teritorijas. Un jo sevišķi iedzīvotāji, kuri dzīvo pierobežas zonā.